Alnis, tas ir, man liekas, iespēja parādīt, ko tu māki, ko tu vari īstajā brīdī, īstajā laikā, cīnoties par Alņa titulu. Ja tu uzdari Alnī, tas varētu būt pilnībā tas labākais braucējs, tāds apliecinājums. Jo reāli joki nav, un tās ir diezgan spēcīgas sacensības. Alnis pagājis. Tikai un vienīgi ar prieku var atcerēties visu, kas notika tajā dienā. Man personīgi noteikti šis bija Alnis visvairāk patika no visiem, kas bijis. Interesanti noteikti bija, jo bija lielāka konkurence. Bija ārzemju viesis, Joe Atkinson atbraucis no Anglijas, ko bija interesanti pacīnīties. Arī mūsu igauņu draugs Mats, a.k.a. Monkeys, bija atbraucis. Es domāju, ka formāts, kad seči notiek tādā kā vietiņā, vienā vietiņā, nevis apkārt pa strīd spotiem, bija ļoti veiksmīgs šogad. Tāpēc, kā tas ir ļoti pateicīgi skatītājiem, protams, jo visi trakie triki notiek vienā vietā. Vasaras beigās prasīja Jānim Zalītim, Zeroliņa tēvam par to, vai šogad tiks rīkotas sacensības, un viņš atbildēja, ka neviens nav īsti uzņēmies iniciatīvu rīkot šīs sacensības. Tāpēc es tā padomāju, kāpēc gan ne, ja man ir brīvais laiks pēc skolas, pietiekami daudz brīvais laiks pēc skolas, kur es varu izmantot liederīgi, piemēram, uzrīkot sacensības, jo tieši tas sasaistās ar skolu, jo es mācos mārketingu un reklāmu, un es tieši varu pārliecināties, vai es kaut ko iemācījies. Kas man patika, kad ierados sečos, un es vispār nepazinu vairāk nevienu sīko. Tas bija ļoti interesanti, tāpēc, ka tu ej un neviens tev nepazīst, un tu nevienu nepazīst, un kas tāds ir, bet vienkārši 40 cilvēki pieteikušies sečiem, un tas ir tāds, man liekas, bišķiņ rādītājs tomēr, kad viss notiek, viss prākst. Alnis bija labs. Gribētu pateikt lielu paldies visiem, kas ieradās uz pašu pasākumu. Visiem, kas mūs atbalstīja, noticēja, ka Alnis var būt atkal liels un interesants. Paldies visiem, kas īpaši mani atbalstīja sacensību laikā, kas noticēja tam, ka Alnis var atgriezties atpakaļ Latvijā, atceļoja no Igaunijas, un šeit viņš arī paliek gadu vismaz. Alnis izdevās pateicoties mūsu sponsoriem. Tādi bija headonside.com. Paldies viņiem par balvām. Paldies Zeroliņa.lv par atbalstu, par dažādu darbu darīšanu un par reklamēšanu, un ka viss izdevās. Tad vēl paldies Mindworld Grams par to, ka bija atvest dažādas koncesijas no Monster parka, un tātad parks tika papildināts. Kā arī paldies, milzīgs paldies Monster Energy cērieniem par to, ka atbalstīja sacensības ar papildus enerģiju un dažādām balvām. Jā, un īpaši paldies firmai Oberts, jeb tieši Vilmāram Jansonam par to, ka atļauj izmantot savas firmas teritoriju, izvietot tur mūsu konstrukcijas un justies kā mājās. Liels paldies! Un jā, tiekamies nākamgad Alnī 2012. Peace!